nonācu Limbažu 3. vidusskolā, un tur es mācu tādu priekšmetu kā dabas zinības pamatskolai vidusskolai. Un priekšmets dabas zinības ir principā priekšmets, kas apvieno fiziku, ķīmiju, bioloģiju, bet tas ir priekšmets tiem skolēniem, kur izvēlas par savu skolas mācību virzienu ne jau eksaktās zinātnes. Viņi izvēlas vai humanitāro jomu, vai komerci jomu, komerczinības, valodas. Tas nozīmē, ka eksaktās zinības viņiem ir varētu vismazākā no interesēm. Un ar to viņi atnāk ar šo priekšmetu jau ar tādu mūri priekšā, ka viņiem no pamatskolas tas nav padevies, viņiem nav paticis. Teiksim, fizika, tas ir kaut kāds formula murgs, viņiem tas absolūti neinteresē. Ķīmija, tas ir tāda vispār tumša bilde. Un bioloģija, nu tur labi puķītis, kociņi, tas arī viss. Nu, lūk, un līdz ar to pašā sākumā, kā jau arī Katrīna teica, īstenībā sākumā tas visam noteikti nav viegli vispār strādāt. Nedz ar klasi, nedz ar atsevišķiem skolēniem. Un tas, ar ko es sastapos, patiešām bija vienaldzība, viena vēl trakāk. tīri pret priekšmetu un arī nu, kā kopējā sajūta, ko tu dabū no klases, ka tu viņā ieeji. Tā bija konkrēti viena klase, kurā skolēni bija samērā maz, bet situācija bija tāda, ka es izdomāju tur tēmu tādu, un tēma ir interesanti, tev liekas, mums pašam tev liekas, ka ļoti interesanti. Un droši vien visi esat bijuši dzīvē tādā situācijās, ka jūs paskat kaut ko, kas jums liekas nenormāli forši un nenormāli smieklīgs. Un tu parasti vai no auditorija, vai nu smējas, vai pasmaidi, vai nezinu, sarauc degunu nošķaudās, vai naudu. Bet tur bija tas gadījums, ka tu vari domāt, ko gribi, izdarīt, ko gribi, tu pasaki kaut ko, un ir apmēram šādi. Un tas ir tas brīdis, kad klasē jūties viss neērtāk un viss, es pat nezinu, kā to raksturot, tas ir neērti, un tu jūties tā, ka īstenībā tu neko nevari viņiem iedot, jo tu negūsi nekādas emocijas pretī no viņiem. Un tā patiesībā bija tā vienaldzība, tāpēc, ka skolēniem ir kaut kāda negatīvā pieredze no pamatskolas par šīm tēmām, viņiem tas nepatīk, neinteresē. Un otrs, protams, arī jauns skolotājs priekšā, kur tu nepazīst, un tu uzreiz nevar atklāt savas emocijas un parādīt, kāds tu esi. Līdz ar to pašā sākumā tas, ko es vairāk fokusējos tieši šajā klasē, tiešām bija spēja vispār komunicēt ar tādiem cilvēkiem, kuri ir ļoti tādi lieli individualisti, kuriem ir savas intereses, kuri negrib savstarpēji sadarboties, viņi negrib atklāties, un viņi īstenībā negrib, lai viņiem interesētu šī joma. Kas īstenībā ir grūtāk klaužamā lieta, kad tu saproti, ka viņiem jau ir viedoklis par šo, un to viedokli ir grūti mainīt. Nu, un līdz ar to tas, ko es darīju šo klasi, pašā sākumā, protams, nebija tāds skaists plāns pa soļiem, ko es darīšu, jo sākumā nevienam, man liekas, tāda nav. Bet kaut kā pamazām, līdz gada beigām, šogad es vēl otro gadu šo klasi, un klasa ir pamatīgi mainījusies, arī mūsu tādas savstarpējās attiecības mainījušās, tāpēc, ka mēs darījām kopā ļoti daudz lietu. Pats vienkāršākais, kā vispār var sākt šo ceļu pret vienaldzību, jeb pret šādu attieksmi, ir turpināt meklēt tādus piemērus, kas īstenībā viņus varētu uzrunāt, un mēģināt izvairīties no tā, ka ja tu redzi, ka viņiem tas neinteresē un nepatīk, tad turpināt tajā parastajā stilā, ko viņi saprot, kas viņiem patīk, tas īstenībā ir visbīstamākais. Tad turpināt meklēt šos piemērus, kas viņus var uzrunāt, un principā izaicināt viņus uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu, kas ir viena no lietām, par ko mēs misijā ļoti daudz runājam. Skolēni mūsdienās skolā viņi ir pieraduši pie tā, ka patiesībā atbildību uzņems skolotājs. Tu esi procesa priekšā, tu māci priekšmetu, kā Katrīna teica, un tas, ka tu negribi kaut ko ņemt pretī, tā patiesībā nav tava atbildība. Kas īstenībā jau mums katram būtu jābūt atbildīgam par to, ko mēs darām. Un tas bija tas, kādā veidā es ar šiem skolēniem mēģināju strādāt. Viņi ļoti daudz varēja izvēlēties, ko viņi dara un kādā formā, cik tas bija, protams, iespējams saistībā ar mācību standartiem un programmām. Piemēram, pašā sākumā mēs sākām ar to, ka skolēniem ieskaits darbā ieliekam izvēles uzdevumu. Un tas ir tik interesanti, kā viņi to reaģē, viņi īstenībā nesaprot, ko darīt. Viņi prasa, vai jāpilda abi, vai kas tur kaut kā savādāk domāts. Viņi nesaprot, ka īstenībā viņam iedod iespēju izvēlēties. Un tas, ko es darīju, viņam arī ļoti daudz skaidroju, kāpēc es jums dodu iespēju izvēlēties, kāpēc jūs varat darīt šo darbu vienā, otrā vai trešā formā. Un pamazām viņiem pašiem rodas tā sajūta, ka īstenībā viņi ir iekšā procesā, un tas, cik daudz viņi no tā iegūst, tā ir viņu pašu iespēja. Ja viņi arī paliks ar šo teiksmi, ka viņiem neinteresē, tad viņi atcīmredzot arī nebūs kaut ko tādu, kas viņiem interesē. Lūk, bez šīs iespējas izvēlēties, viņi paši ļoti daudz gatavoja dažādu formu darbus, piemēram. Ja tā bija tēma par
tādām briesmīgām lietām kā ūdens cietība vai pH vai jonu apmaiņas reakcijas, tad skolēni ar šīm tēmām varēja strādāt dažādos veidos. Viņi varēja veidot vai plakātus vai prezentācijas klases priekšā, viņi varēja veidot diskusijas, tad organizēt, arī debatas piedāvāja viņiem. Viņi varēja izspēlēt inerces tiesu, kas ir arī piedāvāts materiāls no DSRM projektiem. Un tas pats galvenais, ko no šī viņiem vajadzēja saprast, ir tas, ka īstenībā tu vari pats izvēlēties darba tēmu, darba formu, viņu noformulēt. Tu vari nākt pie manis un es tev došu padomu, nevis tikai uzreiz izlikšu vērtējumu. Tu saņem komentārus, lai darbu uzlabotu. Bet, principā, tu esi iekšā procesā. Vēl mēs ļoti daudz strādājam tādā veidā, ka skolēni, protams, pieraduši pie tā, ka skolotājs ir priekšā pie tāfels un māca priekšmetu. Un tad ir šis citāts. Patiesībā ar šo klasi mēs aizgājām līdz tam, kad sākumā bija šī frontālā darba forma, bet tas, ko es saņēmu pretī, bija vienaldzība, un līdz ar to tam nebija nekādas jēgas. Un mēs lielāko daļu laika īstenībā pavadām tā, ka viņi strādā paši savā starpā, vai grupās, vai mazos pulciņos. Un, principā, es esmu individuāls konsultants, kas iet runā ar katru no grupām, runā grupā atsevišķi ar cilvēkiem. Un tas, ko no šīs situācijas var iegūt, es kā skolotājs, es iegūstu kaut kādu skaidrāku vīziju vai skaidrāku attēlu par to, ko konkrēti katrs no šiem skolotājiem saprot, nesaprot, individuāli viņu runājot. Viņi iegūst to, ka viņi var brīvā formā darīt lietas, kas viņiem jādara, viņi paši uzņems atbildību par laiku plānošanu, teiksim, stundas ietvaros, viņiem ir 3 lietas, kas jādara, viņi paši viņas zina, cik daudz laika viņi var atvēlēt, nevis atskaņu modinātāji tā kā tiņšas vai klikšas, un skolotājs saka, laiks ir beidzies. Tās bija lietas, ko skolēni paši pēc tam bija norādījuši, kas viņiem ļoti patīk, ka skolotājs ir atvedis veidu, kā īstenībā ar katru no viņiem parunāt individuāli. Jo, ja mēs tā tīri skatāmies, tad 40 minūtes, tas ir ļoti mazs laiks, lai tu individuāli varētu parunāt ar katru skolānu. Un es domāju, ka tas deva viņiem ļoti daudz tīri priekšmetu attīstības ziņā un arī tāda saskaras ziņā man kā skolotāju ar skolāniem, jo līdz ar to mums arī veidojās tāda divvirziena komunikācija es un tu, nevis es un jūs, kas īstenībā ir ļoti liela lieta. Tad viņi sāka saprast, ka īstenībā viņi darbojas kā kolektīvs, nevis kā individuālisti, jo es minēju to, ka sākumā viņi bija kā ļoti lielas individualitātes. Viņam ir skolēns, kuram ir labākās atzīmes, viņš ir labākais. Tas nozīmē, ka viņš ir viņš, nevis viņš kolektīvā. Un citiem varbūt kaut kādas citas lietas, teiksim, mākslinieci klasē dziedātāji, viņi ir konkrēti šis amplua, un līdz ar to tas pārējais nav tik svarīgi. Galvenais iegūms no šī te viss ir nevis tikai tas, ka varbūt vairs es nejūtu to vienaldzību no klases, ne pret mani, ne pret priekšmetu, bet galvenais ir tas, ka viņi paši nav vienaldzīgi pret to, ko viņi dara klasē. Vai tas būtu dabaszinības, vai tā būtu viņu savstarpējā saskare, vai arī tās būtu vēl kaut kādas citas lietas. Es domāju, tas ir vislielākais iegūms no tā visa.